Dzemdes kakla vēža skrīnings ir profilaktisks izmeklējums, lai atklātu priekšvēža saslimšanas. Dzemdes kakla vēzi 90% gadījumu izraisa cilvēku papilomas vīrusus, un parasti šis vēzis attīstās vairāku gadu garumā. Bet labā ziņa ir tā, ka šī onkoloģiskā saslimšana ir saulaicīgi diagnosticējama ar priekšvēža saslimšanām. Un šīs priekšvēža saslimšanas nedod nekādu simptomātiku, un tāpēc vienīgais veids, kā viņas diagnosticēt un konstatēt, ir doties pie ginekologa uz dzemdes kakla vēža skrīninga analīzi. Kā tas notiek? Tātad no 25 gadu vecuma sieviete uz savu deklarēto dzīvesvietu saņem vēstuli no Nacionālā veselības dienesta ar uzaicinājumu doties pie ginekologa uz dzemdes kakla vēža skrīninga analīzi. Šajā vēstulē ir norādīti tuvāk pieejamie ginekologi, bet atgādināšu, ka ar šo vēstuli sieviete var doties pie jebkura Latvijas ginekologa, tikai jāatceras, ja ginekologam ir līguma attiecības ar valsti, tad jūs nemaksāsiet ne par analīzi, ne par vizīti. Ja savukārt tas ir maksas ginekologs, tad par analīzi jūs nemaksāsiet, jo to apmaksās Nacionālais veselības dienests, bet par ginekologu konsultāciju jums būs jāmaksā. Tātad no 25 gadu vecuma reizi 3 gados nāk šāda vēstule. Ja jūs nedzīvojat dzimumu dzīvi, nekad neesat to dzīvojusi, tad uz jums šī vēstule neatiecas un jums šī analīze nav jānodod. Savukārt, ja vēstule jums bija atnākusi, bet jūs to esat nozaudējusi, tad jūs varat iet pie sava ģimenes ārsta un atjaunot šo te vēstuli, un tad jau ar šo vēstuli doties pie ginekologa. Bet vēl gribu atgādināt, varbūt tev nav atnākusi vēstule kaut dažādu iemeslu dēļ, bet tu neesi bijusi vairāk kā 3 gadus pie ginekologa, tad pilnīgi noteikti, pat ja nav šīs vēstules, ir jādodas uz šo te analīzīti izmeklējumu, lai saulaicīgi atklātu priekšvēža saslimšanas. Ļoti iespējams, ka tev tādu nav, bet kamēr vien nav šī analīzīte veikta, mēs nevaram teikt, ka viss ir kārtībā, jo, kā es minēju, simptomi var nebūt pilnīgi nekādi. Tālāk, kas jādara tālāk? Jāpierakstās pie ginekologa, kuru jūs esat izvēlējusies. Jāsarēķina menstruālais cikls un jāpierakstas tā, lai neiekristu mēnešreizēs vai arī 1-2 dienas pirms mēnešreizēm. Visideālākais ir uz šo izmeklējumu doties tūlīt pēc mēnešreizēm. Kādas 2-3 dienas pirms tam nevajadzētu lietot svecītes vai krēmus dzimumu orgānu rajonā, kā arī nevajadzētu dzīvot dzimumu dzīvi, lai šī analīze būtu pēc iespējas kvalitatīvāka. Tālāk jūs dodaties jau pie ginekologa un tādā standarta ginekoloģiskā apskatē uz ginekoloģiskā krēsla makstī tiek ievietots speciāls instruments, ko sauc par ginekoloģisko spoguli, un ar speciālu birstīti tiek paņemta šī te analīze. Analīzes paņemšana aizņem dažas sekundes. Vai tas ir sāpīgi? Nē, tas nav sāpīgi. Varbūt reizēm tas var būt nepatīkami, tāda kņudinoša sajūta, bet var arī nejust neko. Un kādreiz, ja ir kāda problēma ar dzemdes kaklu, tad var būt, ka pēc šīs te birstītes rodas tā saucamā kontakta asiņošana un varbūt kāda pilīte asiņu, tāpēc iesaku arī paņemt līdzi ieliknīti, ko varbūt pēc tam var lietot pēc ginekologa apmeklējuma. Tālāk analīze. Atbilde būs atrodama DataMed sistēmā, vai arī jūs esat sarunājuši ar ginekologu, ka viņš jums zvanīs vai informēs vai sūtīs īsziņu par analīzes rezultātiem, bet ja visādi dzīvē gadās dažādi cilvēciskie faktori, visērtākais ir pašai ieiet tādā sistēmā datamed.lv un šo analīzes rezultātu jūs atradīsiet. Ja tur rakstās A1
norma. Jums vispār ne par ko nav jāuztraucas. Neatkarīgi no tā, ka jūs redzat, ka tur vēl kaut kas ir rakstīts, ja A1 norma ir, tas nozīmē, ka onkoloģiskas saslimšanas, priekšvēža saslimšanas jums nav. Ja tur parādās cits rezultāts, es ieteiktu sazināties ar ginekologu un noskaidrot tālāko rīcību, taktiku, ko darīt tālāk, ja tur ir priekšvēža saslimšana, tad ko darīt tālāk, lai neattīstītos dzemdas kakla vējs, kāda būs tālākie izmeklējumi, kāda būs tālākā rīcība. Bet tātad, ja tur atnāk A1 norma, tad principā nākamais apmeklējums pie ginekologa, ja vien nav kādu citu iemeslu, kāpēc jāiet biežāk, ir pēc 3 gadiem, kad saņemat atkal nākamo vēstuli. Un no otras puses gribu teikt, ja arī tur parādas kādas priekšvēža saslimšanas, ko jūs izlasiet šajā atbildē, tad arī nevajag krist uzreiz panikā, jo šī te ir skrīninga izmeklēšana. Tas nozīmē, ka mēs atlasam tās grūtnieces, kuras pieder pie šīs augstās riska grupas, un tālāk jau ir jāveic izmeklējumi, lai to apstiprinātu vai to noliegtu. Tā kā, ja tur parādas kaut kas slikts šajā analīzē, tas vēl nenozīmē, ka jums ir šī priekšvēža saslimšana vai vēzis, vai arī, ja ir priekšvēža saslimšana, tas nenozīmē, ka pilnīgi noteikti attīstīsies vēzis. Tā kā tālāk noteikti jāsazinās ar ginekologu un jāizrunā tālākās lietas. Tā, tas īsumā būtu viss par dzemdas kakla vēža skrīningu.